Šodien pilsētas estrādē uzstāsies Aknīstes jaunākā, vidējā un vecākā paudze. Jums dziedās Aknīstes vidusskolas 5. un 8. klašu koris, kuru vada Olga Šeškovska. Pēteris Brūveris dzimtenē, Raimonds Pauls mātei un latviešu tautas dziesma Pētera Jurjāna apdarē Tūdaliņ tāgadiņ. Kur nākotņi visbaltākie, baltākie.
dziesmas kājas dejot vien grib. Ja kādu brīdi deju soli saknīstē bija apsīcis, tad šodien raitā deju solī vienojas vairāki deju kolektīvi. Pirmo reizi jūsu priekam dejo paši jaunākie pirmskolas vecuma bērnu deju kolektīvs Virpulītis, vadītāja Inta Mežaraupe. Ak mīļo lācīt, sijā auzas tautu meita un skroders sēž uz aku, Dzintras Veldes koreogrāfija un tautas mūzika dejo Virpulītis. Stop!
meitiņi garām iet, grib tam ūdeni virsūn iet. Meitiņi, lai tu traka, man ir jauna fraka, rīt man jāiet baznīcā, to lai velku mugurā. Kolska dziedās dziesmu Susejai. Vārdu autore Naula Dzirkale. Skaisti dziesma, skaista, paldies. Paldies. Show.
septembra pie mums darbojas Jēkabpils mūzikas skolas filiāle. Ir kora klase. Dzied mūzikas skolas koris. Alvila Altmaņa mūzika, tautas dziesmas vārdi, pār pļaviņu pāriedama. Un Jāņa Lūsēna mūzika, Normunda Beļska vārdi, savādā. Vadītāja Kristīne Deksne. Man bija vīra
saki man, kāpēc man? Straudot dziesma pati skan. Smejies drēks, un viņš čau čalotas. Skan div ģideņš kakatas. Saki draugs, saki man, kāpēc man? Lejam dziesma pati skan. Pirmo vējš, dienvid vējš, ziemeļ vējš. Aizpūš savu dziesmu spēj. Ja gribi tu, lai dziesma pati skan. Ir jādzird kopā
Mazvītēva novadījis, bedi žēni turējās. Mazvītēva novadījis, bedi žēni turējās. Bedi žēni turējās. Visi zīmi kādi tīši, kad viņš tika pēts, krita smiltīs skanēdamas zelta vērts. Krita smiltīs tēva sviedri, bagas izdzerot. Smiltīm katra sviedru lāse zeltu dod. Sūras bija garās ziemas, sūras vasaras, bija sērdienītī, zelta asaras. Pasmil smiltis, baltas smiltis, lai caur pirkstiem līst. Zelts, kas tēvu zemes smiltīs, tas ir īsts. Un šajās svētku dienās mēs tik daudz esam dzirdējuši namīstē. Paldies no visiem dziedātājiem, komponistiem un artīstiešiem! Paldies jums! Un tas kā piemiņa, lai jums paliek mājās. Paldies! Paldies! Liels trakums vispār, es teiktu. Jā. Visam liels. Vai ne, Valdemār? Valdemāram. Pār par mums. Mēs eņģeļši matā visu. Svētku dāvja no jums jau šorīt no rīta piedzemīt. Aina Deksne. Aivars Ielejs.
Paldies jums par dejošanu. Un vecākiem ar. Es domāju, ka Intai, kad paaugsies mazie dejotāji, būs nemazākas ovācijas. Inta Mežeraupe. Grupa Septembris, Aleksandrs Gors un Andris Jādzems. Atstāt arī Aknīstes mazo grāmatiņu diviem cilvēkiem. Tā būtu Anlīze Kaminska, vecākā Aknīstes iedzīvotāja, dzimusi 1903. gada 29. jūlijā. Varbūt ir kāds, kas var saņemt šo dāvanu un aiznest viņai. Un otrs, nemazāk svarīgs cilvēks, jaunākajai Aknīstes iedzīvotājai, Solvitas un Aivara Kokinu meitiņai, dzimušai 26. maijā 98. gadā. Tikami visiem ir rokās turēt šo grāmatiņu par Aknīsti, bet mēs gribam pateikties arī Mārai par tās sastādīšanu. Visi svētku dalībnieki kopīgi esam nolēmuši, ka mums liels paldies par visiem darbiņiem būtu sakāms Vilnim Āboliņam. Būtu varējuši notikt tādi, kā viņi ir notikuši, ja mums nebūtu bijuši labi atsaucīgi cilvēki, kas palīdzētu materiāli nodrošināt šos svētkus. Tas ir Sijā Krustpils. Sijā Aknīstes Grauds. Sijā Dona. Laudējiet nu gan, ja nebūtu viņi naudiņu devuši, svētku nebūtu tādu, kādi viņi ir šodien. Rēdzeknes Dzirnavnieks. Un arī vietējie aknīstieši. Tā kāds mums atnāks? Kam nav neviena? Nu, nezinu. Sijā Celmāris Laimons Ielejs. Zemnieku saimniecības Smiltāji Jānis Gavars. Zemnieku saimniecība Mežmalas Biruta Bindare. Sabiedrība Jēkabpils Kooperators. Aknīstes piensaimnieks Artūrs Britāns. Ir, kāpēc nenāk pēc dāvanām, nav vai tad? Nē, viņš bija.
izrādīs sev pateicību. Un es domāju, ka arī aknīstieši esam pateicīgi Laimonim Medveckim. Šo vakaru kopā ar grupu Septembris. Paldies jums visiem un priecīgus vasaras svētkus! Mazliet. Es ļoti gribētu pateikt paldies arī Andai, jo viņa tomēr ļoti daudz ir ielikusi spēka un enerģijas un izdomas pie šo svētku organizēšanas. Paldies viņai!